Zenta apvainojas, ka nav pieņemta darbā par Aivara privātsekretāri. Annija un Kaspars pārsteigti par veidu, kādā Aivars nolēmis abus iepazīstināt ar viesnīcas darbu. Helēna ierodas numurā pie Jāņa un viņa datorā noskatās šokējošu video. Indulis saņem informāciju par līķi kādā no viesnīcas numuriem. Kaspars un Annija jau pirmajā darba dienā nopietni sastrīdas. Kāda prostitūta, kāds līķis? Par ko jūs runājat tagad? Es domāju, ka jūs tā kā jau visus zināt. Bet policija nekas par to nav ziņots. Nevar būt. Es arī par to neko nezinu. Ziniet, es pajokoju. Nav nekāda līķa, es vienkārši gribēju pārbaudīt jūsu reakciju. Tas nav smieklīgi. Nē, reakcija jums ir super. Jūs ļoti labs policeiskis. Ar tādām lietām nejoko. Piedodiet, Tad ir līķis, tad nav līķis. Pagaidiet! Pagaidiet! Jūs uz kurieni? Kurš samaksās? Es vēlāk samaksāšu. Nodai kādā numuriņā guļ līķis pašā. Lai tā guļ tas līķis nekur neaizbēgs. Bet policists, kurš bēg prom nesamaksājas, tas gan ir kaut kas. Labi, es jums tūlīt samaksāšu. Kāpēc tepat, kāpēc man raudot, tu smējies? Visam pāri, kas liels un kas maz, kopā vajadzēs iet. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jūs pāri noklājas mums. Jānis, es tikko satiku policistu. Viņš par to līķi neko nezina. Tu izstāstīji visu mentiem? Nē, taču. Ko nē? Tu gribēji man nodot, viņš tagad visu zina? Nē, es viņu nejauši satiku. Es viņam gribēju pajautāt vienkārši, tā, varbūt, ka viņš kaut ko zina, vai tevi varbūt meklē, vai kā, un viņš par to līķi neko nezina. Jā, tagad zina, paldies tev. Nē, viņš man es tev saku nenoticēja. Vienkārši es viņam tā kā šutku pateicu. Šutku, baigā šutka. Pats tu esi vainīgs vispār. Aku tu man nenāci uzreiz nepateici? Es kritu panikā. Kā tu justos no rīta pamostos blakus līķim? Tāpēc es arī uzreiz aizskrēju, tāpēc es arī neko nezināju par to, ka viņš savākts. Bet vispār, tas ir ļoti jūcīgi. Kurš tad viņu varēja savākt? Kā viņš tā varēja pazust tur? Aboliņi droši vien visu savāc un satīrīja. Ne jau paši, protams. Kādi aboliņši? Kāds vispār aboliņiem ar šito visu sākars? Tu domā, ka es pats to visu nofilmēju? Ne, forši labrīt, ko tā aboliņš ir stoļē? Eva taču. Un atlikumu? Bet te jau tāda steiga. Varat atstāt labu dzeram naudu. 4 eiro. Dzeram naudā. Nav par daudz, ko? Labi, tad ir mazliet tagad jāuzgaida. Jūs ātrāk nevarētu man Helēna pazudīs. Kur viņa nepazudīs? Droši vien aizgāja tepat viesnīcā pie sava drauga. Pie kāda drauga? Pie drauga, kuram nesa brokastis, pie Jāņa Grīnberga. Droši vien tagad aizgāja pie viņa uz numuriņu. Kurā numuriņā viņa abi ir? Viss sajuka. Man tas tagad būtu jums jāstāst? Man, kā varas pārstāvim, jums tas ir jāizstāsta. Kurā numuriņā viņa abi ir? Labi, 21. Un kur tā paldies uz redzēšanos? Tad to bija varas pārstāvi. To kameru numurā droši vien bija ielikusi pat Eva. Noorganizēja visu, lai man varētu iegāzt maitu. Es iedomājos, ka viņa arī viņu un tos sievieti nogalināja. Varbūt ne pati savām rokām, bet stabili. Uzsūtīja man to meiteni, noorganizēja slepkavību un nofilmēja visu perfekti.
Tas ir tā kā tāpēc, ka tu viņu šantažēji. Ot. Ot atriebās man pēc pilnas programmas. Jā, tagad tu viņai prasīt nekādu naudu nevilai. Jā, nu kur nu? Viņai tagad ir labāks kompromats. Kā tu domā, ko viņi taisas tagad ar šito te darīt? Es ceru, ka neko. Bet saprotu, tas pa nerviem dod. Ka tev visu laiku jādomā, ir pēkšņi neuzradīsies kaut kur policija, kaut ko sāks Tā. Kur ir līķis? Ha? Tātad pašnāvības mēģinājums bija Kristas kāzu dēļ. Nē, es todien redzēju Gati. Viņš bija tik laimīgs un apmierināts. Un tas jums liks sajusties slikti. Nu jā, es salīdzināju. Viņam ir attiecības, viņam apkārt ir liela laimīga ģimene, man nav nekā. Nu jā, un tad jūs nolēmāt iedzert tās daudzās tabletes. Jā, man vairs negribējās dzīvot. Nu, labi. Bet labi, ka jūs atzīstat, ka mēģinājāt izdarīt pašnāvību. Tas jau ir solis uz priekšu. Ziniet, es sarunāšu jums psihiatru. Nē, nevajag. Man ir viens pazīstams speciālists. Es jau piezvanīju, es pieteicos vizītei. Tiešām? Jā, jūs varat pārliecināties, pats piezvaniet. Pajautājiet, vai tā ir taisnība vai nav. Tā man te kaut kur bija vizītkarte. Lūk. Jā, zinu, ļoti labs speciālists. Es viņam piezvanīšu. Labi. Un ja ir tā, kā jūs sakāt, tad jau šodien izrakstīšu jūs no slimnīcas. Jā, un dokumentos par pašnāvību neminēšu. Paldies, doktor. Labi. Es taču par to likisu tikai pajokoju. Tas nebija nekāds joks. No sākuma jūs satraukti ziņojat par slepkavību, pēc tam neskāpēc nobijāties un sākāt melot. Es melot? Začiem man vajag melot? Vienkārši, saprotiet, mēs te ar draugu dzērām kaut ko drusciņi, iešāvām, un tad drusciņi mums te es aizgāju pēc zakuskas, un ieraudzīju, jā, redzu, jūs tad bēdīgs tur sēžat, Jums vesela paplāte ar zakusku stāv jums. Es gribēju zakuska. Es gribēju teikt, es pēc dzēramākā. Vot es gāju pēc dzēramākā. Redzat, mums jau viss beidzas. Dzēramo nenopirkāt, bet par slepkavību paspējāt man izstāstīt. Jūs uzreiz arī ņemat un tādam naivam stāstam noticējāt. Jūs vienmēr tā ticat visam, ko jums sāka. Služiet, nav ko tur daudz, es jums kaut ko ieliešu. Vīniņu vai vodičku. Darba laikā. Nekādā gadījumā. Davайте. Es zinu, darba nedrīkst, bet pēc darba arī ieņems. Jums vienkārši ir ļoti palaimējies, ka man nav līdzi vajadzīgās veidlapas. Ja? Citādi jums būtu te cauri viss. Jūs esat ļoti pretīm nākoši. Milzīgs paldies. Vēl viena tāda muļķība, ja? Un uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Pardon. Paldies Dievam. Es domāju, cauri. Dievam paldies, vot man paldies. Tev paldies. Labrīt, doktor. Labrīt. Jā, kā Danai? Labāk. Viņš šorīt beidzot atzina, ka ir mēģinājis izdarīt pašnāvību un pateica arī kāpēc. Jā, un kāpēc? Piedodiet, to es jums nedrīkst pateikt. Ārsta ētika. Jā, saprotu, protams. Es Danai nu pat pateicu, ka šodien viņu izrakstīšu, vēl tikai vajag sagaidīt, kad sakārtos papīrs. Jūs taču tagad ejat pie viņas, vai? Jā, protams. Jā. Lūdzu, nejautājiet viņai neko šobrīd par šo lietu. Gan jau ar laiku viņa pati viss izstāstīs. Galvenais, ka viņa sapratusi, ka tas vairs nedrīkst atkārtoties. Un jau ir sarunājusi vizīti pie psihiatra. Tas ir labs speciālists. Viens no labākajiem. Es jau sazvanījos, mēs izrunājām Danu situāciju. Varu apliecināt, ka pēc izrakstīšanas no slimnīcas viņa būs visdrošākajās rokās. Labi, bet kā ir ar policiju? Es zinu, šādās situācijās, protams, ir jāziņo policijai. Jā, ir. Bet šoreiz es pieļaušu izņēmumu. Un izrakstā būs cita diagnoze. Es negribu Danai bojāt dzīvi. Ļoti labi, paldies. Visi esam cilvēki. Jautājumu vairs nav? Pagaidām nē. Tad es beidzot varu doties mājās. Kā nekā diennakts nostrādāt. Jā, visu labu un paldies jums liels. Un tad jau.
Nu, tikai tādā gadījumā, ja tu negulēji ar to prostitūtku. Tiešām nē. Tiešām ne, viņa pat man kārās kaklā, bet starp mums nekas nebija, nekas, pilnīgi nekas. Es esmu gatava tev to piedot un aizmirst, tikai tad, ja nekas tāds vairāk neatkārtosies. Tas vairs neatkārtosies nemūžam. Goda vārds. Bet pagaidi, tu esi droši, ka tu viņu nenovāci? Jā. Es nezinu. Tas viss ir tikai tas video, kur viss norāda uz mani. Bet, es nesaprotu, kā tas līķis varēja pēkšņi kaut kur pazūst. Es tev saku, Aboliņa visu savāc. Slušai, pagaidi, ja tā meitene dzīvā? Dzīva, tu ko, viss, tās asinis, viss, nē, noteikti, nekā. Klausies, ja es gribētu kaut ko tādu, tā kā kādam atriepties un nostrādāt, es noteikti nevienu nenogalinātu. Es tev iedotu miega zaļus. Sarunātu kaut kādu meiteni, kas nospēlēs to mīroni, un tad nolaistītu visu ar sarkanu krāsu. Un tad vēl palūgtu, lai kāds to nofilmē. Tu esi ģēnijs. Tas nebija nācis prātā, protams. Bet tad tā meitene noteikti ir vēl kaut kur dzīva, un viņu noteikti var atrast. Pagaidi, ja viņi paņēma numuriņu, tas nozīmē, ka viņi ir reģistrējusies pie administratora. Es iešu noskaidrot. Pagaidi. To nekur neies, es iešu. Iešu es, tāpēc, ka es te visus pazīstu. Tas būs daudz drošāk, tas būs tev mierīgāk, neuzkrītošāk. Un tu guli, tu pēcot izgulies, lūdzu. Man nenāk miegs, tu lūdzu līdz kaut ko noskaidro nākot pakaļ. Labi. Protams, ka mums ir sauna un trenižēra zāle. Tas ir par atsevišķu samaksu. Jā, es ļoti ceru, ka jūs izvēlēsieties mūsu viesnīcu. Jā, uz tikšanos. Es te vakar gāju uz spa un redzēju vienu savu, man tā likās, skolas biedrēni. Forši apsveicu. Kā es varu palīdzēt? Redzēs, viņa gribētu piezvanīt. Bet es nezinu viņas numuru. Varbūt, ka, klausies, tu atceries, noteikti bija tāda meitene, tādiem mātiem, tādiem. Nē, paga, te bija viena, jā, tāda meitene, tādiem mātiem. Es ļoti viņai gribu piezvanīt, bet numuru nezinu. Forši, jā. Diemžēl es nevaru dot. Kā nevari dot, man tas ļoti svarīgi. Piedod, bet mēs nedrīkstam tā daļāt klientu numurus. Labi, šausmīgi pareiz, jā? Un teicamnieks atradies, uzvardu tu vismaz vari pateikt. Cilvēkam noteikti jau kopš tiem jaunības laikiem, bet cik reizes jau uzvard mainījies. Labi, to viņa tā. Pie viņa atbrauca. Megieli, vai ne? Jā, Megiela Asmene. Opā. Un adresīte? Paga, es nedrīkstu teikt, nē. Mums ir noteikumi, tas ir strikti jāievēro. Ja gribi zināt adresēju, prasa Aivaram, ja tev nepiemanis. Sveiks, es cerēju, ka tu atnāks. Man ir lieliski jaunumi. Jā, tev ir rakstā ārā no slimnīcas. Jā, bet Zembergs neminēs par manu pašnāvības mēģinājumu. Es zinu, es viņu tikko satiku. Iedomājies, ja man būtu visu mūžu zīmogs pasē. Nedomā par to. Tā nebūtu. Katrā ziņā man liels prieks par tevi. Un Zembergs teica, ka tu pati esot atradusi savu psihiatru. Jā. Es ceru, ka tu nemānījies un tiešām viņu apmeklēsi. Par ko tu runā? Protams, ka apmeklēšu. Tad labi. Marek, pagaidi. Varbūt mēs varam aiziet tev uz slimnīcas kafejnīcu, un man jāgaida, kamēr sarakstīs visus tos papīrus. Tu zini, man nav laika tik daudz. Man visāds darīšanas. Jā. Kādas darīšanas? Šis un tas. Labi, tad jau gan jau kaut kad tiksimies. Čau! Čau! Tiešām tādā sīkuma dēļ man tagad jāiet runāt ar tavu priekšniecību. Mēs taču kaut kā, varētu vienoties. Vienoties, ko vienoties? Nedrīkst teikt, saprot, nedrīkst. Viss klienta informācija top secret. Jēzus.
Neviens neuzzinās, es tev samaksāšu. Kādā gadījumā? Tā kā neesi. Paklausies, nu tu zini... Tu saproti, man jau tāpat Aivars man greizi skatās. Man pietiek ar problēmu. Labi, es parunāšu pati ar Aivarsu. Ļoti labi. Ņem Petersona viesnīca. Smagi čemodāni, bet, protams, ka jā, palīdzēšu. Jau piebraucāt. Labi, skrien ārā. Jā, klausos. Kādi pacienti? Dānas āboliņas? Bet kādā sakarā jūs tagad rakstāt viņas izrakstīšanas dokumentus? Tas bija jādara iepriekšējās maiņas māsiņai. Skaidrs. Kā viņi jums nepateica? Es taču visu izstāstīju. Nu, kas par bardaku? Labi. Tagad klausieties. Dānas āboliņas papīros ierakstīsiet, ka tā bija saindēšanās ar pārtiku. Jā. Nē, nekāds pašnāvības mēģinājums. Saindēšanās ar pārtiku. Paskatieties, tur pie jums uz galda labajā stūrī ir jābūt līmlapiņai. Atradāt? Lūk, tur rakstīta precīza diagnoze. Skaidrs? Ļoti labi. Labi, visu labu. Labdien! Labdien! Atvainojiet, es nejauši dzirdēju jūsu sarunu. Dana taisīja pašnāvību? Kas tas bija? Nekas. Kas tas bija? Ko darīja? Neko. Būtu man palīdzējis. Tad es tev būtu iedevusi dzeram naudu. A tagad vo. Ar kādām tiesībām? Es šito Aivaram pateikšu. Man šiti mani. Es šito izstāstīšu Aivaram. Saprotu, reāli dabūšu. Konfidenciāla informācija. Es par viņu atbildu, es par viņu galvoju. Saproti? Kāda pašnāvība? Nesaprotu, par ko es runāju. Es nu pat dzirdēju, ka jūs teicāt, ka Dana āboliņa taisīs pašnāvību. Jūs pārklausījāties. Doktor, tas nav iespējams. Es skaidri dzirdēju. Es ar savu medmāsu runāju par divām dažādām pacientēm. Vienai, kuras vārdu es neminēšu, patiešām bija pašnāvības mēģinājums, bet otrai, Danai āboliņai, tikai viegla saindēšanās un vairāk es nekomentēšu. No jūsu sarunas es gan sapratu pilnīgi savādāk. Klausieties, ko jūs iedomājaties? Jūs noklausāties konfidenciālu sarunu un tagad vēl gribat, lai es aizmirstu par ārsta ētiku? Atvainojiet. Jaņas, es visu dabūju. Nu? Es dabūju vārdu, uzvārdu, telefonā numuru. Kā viņas sauc? Es pat neatceros. Es tūlīt viņai zvanu. Viņu sauc Megija. Megija, Dievs, cik riebīgs vārds. Tā, ka tu pateiksi viņai, iedosi viņai vairāk naudu nekā Eva iedeva, un viņa mums visu izstāstīs. Tev varbūt ir arī viņas adrese? Jā, meklē tikmēr adresu. Kāda ir? Liepāja, Katedrāles iela, 186. Saka, tad numurs neeksistē. Tur tādas adreses vispār nav. Tur nemaz tik daudz māju nav. Tad iznāk, ka viņa iečakojas viesnīca ar svešu adresu. Speciāli. Nu, viņa točnā ir dzīva. Viņa ir dzīva, es tev Jā, bet saku. kā es viņu atradīšu? Kur iepazinies ar viņu? Nu, kafejnīcā, es jau tev teicu. Davai, uztien to video. Tā kā es nofotografīšu viņas seju. Bet tikai tad kaut kā... Nē, pievelc tuvāk pievelc, tā, lai nevar redzēt to galsiņus, tak. Un tagad es aiziešu pie Gunārika, es viņam parādīšu,
Tu rādīsi to bildi Gunāram. Nu, kad nevar redzēt tā asinis neko, un varbūt viņš sazīmēs, jā? Tu mani gaidi, es tūlīt pašu atpakaļ. Es labi strādāju, Gunār. Nu? Jā, tāds labs ģimenes biznes mums te ir sanācis. Es domāju, ka pienācis laiks, ka tu varētu sākt maksāt man algu. Nu jā, tas būtu tikai normāli, ja kafejnīcas peļņu tu dalītu ar manas pusēm. Es, protams, maksātu arī komunālos maksājumus kaut kādu daļu. Tu pat iedomāties nevar, cik daudz es te esmu ieguldījis, gan finansiāli, gan arī tīri nervus. Ja? Ko tu domā, ka es pie tev strādāšu par velti? Nē, par algu mēs varam tad. Gunārik, man ar tevi jārunā. Sveika! Ko tu te dari? Nerausties. Es atnācu aprunāties. Uzzināju par tavu pašnāvības mēģinājumu un uzreiz skrēju šurp. Par ko tu runā? Par kādu pašnāvības mēģinājumu? Nevajag izlikties. Es zinu visu. Es neizliekos, es saindējos ar ēdienu ikriņos. Nu, nav vērts melot. Es nu pat dzirdēju, ko Zembergs teica savai medmāsai par tevi. Tu tīšām esi mēģinājis padarīt sev galu, jo pārbījies, ka es preses konferencē atklāšu patiesību par tavu prostitūciju. Dana, paklau. Es atnācu atvainoties. Kā tad? Nopietni. Viss, ko es gribēju, bija tikai, lai tu atstāji pilsētu. Man prātā neienāca, ka tu mēģināsi ko tādu. Tā es negribēju. Un, tiešām. Ko tu tagad gribi? Tu gribi man šantažēt? Nē. Jā, lūdzu. Labdien. Labdien. Nu ko, atnāc atvadīties. Es braucu prom no viesnīcas un no pilsētas. Kā? Pavisam? Jā, ģimenes apstākļu dēļ jābrauc prom. Nu, bet kā tad jūsu privāta praksa? Es savu daļu atdodu Danai. Jā, esat tik laipns un nododiet šo aploksni Danai. Jā, protams, bet kā tik pēkšņi? Nu, tā sanāca. Tu neuztraucies. Tev no manis vairs nav jābaidās. Tā video materiāla ar tavu bagātni vairs nav. Tas ir izdzēsts. Tā jau nu es tev ticēšu, ka tu to ņēmi un izdzēsi. Nē, es pat nē. To izdarīja Mareks. Mareks? Viņš redzēja? Nu, protams, viņam parādīja. Tu neuztraucies. Neviens cits to nav redzējis. Mareks tikai paskatījās un pēc tam izdzēsa. Un preses konferencēs bija spiests stāstīt, ka es viņu sasaucu tikai savas meitas kāzas dēļ. Un cik sen viņš to zina? Es nezinu, pajautā viņam pati. Es tur neesmu nekāds izziņu birojs. Ko es gribēju, to es tev pateicu. Bye. Tu negribi ar mums iedzert vīnu? Nē. Man tev jāparāda viena meitēnī. Esi viņu redzējis? Šķiet, ka ne. Tiešām? Tu esi droši, ka nē? Kāpēc viņa tā guļ? Kas viņa vispār ir? Nu, viena mana paziņa. Tu meklē pierādījums šķiršanās procesam. Tā ir Donāta mīļākā? Tu kāds vispār tam sakars ar Danatu? Tu nefantazē. Nu, ja tu neesi redzējis, tad tā arī pasaki un viss. Kas tad viņa ir? Es eju projām, mana paziņa. Ja tu man nedomā parādīt to bildi? Jā, aploksnē ir daži dokumenti, kas saistīti ar privātpraksi un personisku vēstuli Danai, tāpēc es palūkšu jums to vēstuli nodot tieši Danai rokās. Nu, bet kāpēc jūs to nenodevāt pats? Jūs esat tā kā sastrīdējušies vai kā? Nē, mēs neesam sastrīdējušies. Vienkārši man tiešām ir jāsteidzās, un Danas šeit šobrīd nav, un man nav laika viņu gaidīt. Tā kā, jā, paldies jums par sadarbību, paldies par atvēlētajām telpām un tā tālāk. Paldies. Nu jā, ja jums tiešām tik ļoti jāsteidzas. Nu, varbūt es varu piedāvāt vienu glāzi vīnu uz atvadām. Paldies, nē, man tiešām jāsteidzas. Tā kā, paldies par visu un uz redzēšanos. Visu labu, visu labu. Visu labu.
Labi. Esi viņu redzējusi? Izskatās redzēt. Tā. Un kur? Šeit kafejnīcā, jā? Vadim Kazinā. Aha. Un ko viņa tur darīja? Ar ko viņa izklaidējās? Izklaidējās? Nē, viņa tur strādāja. Vispār jau grūti atcerēties. Tur daudz dažādu profilu bēbas bija. Kaut kā neatceros īsti. Nu, un cik tev vajadzētu, lai tu atcerētos? Marek, uz kurieni? Prom pavisam. Kā? Es tev pie Aivara atstāju aploksni ar dokumentiem un vēstuli, kurā viss ir paskaidrots. Kas tieši? Ka es savu prakses daļu atdodu tev. Zini, Dana, es negribu te stāvēt un paskaidrot visu, kas, kāpēc. Es zinu, kāpēc. Nedomāju viss. Tā kā labi, paliec sveika. Nē, Manik neaizēju. Es negribu, ka tu tā aizēji. Mums vajag izrunāties. Nu, nezinu. Es gribu tev visu paskaidrot. Falzenbachner kungs, atvainojiet, bet ieradušās 4 dāmas, un viņas saka, jums ir tā kā tikšanās norunāta. Kur no jums ir Jāne? Tavā rīcībā, ķirbīt. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām.